Kakaini. Kasi? Sai kakaini. Блядь. Sveicināti, man sen neredzētie skatītāji, atpakaļ jaunā projekta Vents sērijā. Ja kāds kaut ko nesaprot, tad man bija radusies ideja piestiprināt palīgu motoru pie velosipēda jau kādu laiku atpakaļ. Nu, prosti uztaisīt dranduļot. Tā jau mašīna, tas ir kaut kāds dranduļots. Es tik tālu, protams, ka varēju tikt, bet tas, kas notika tālāk, nebija paredzēts. Kas tad notika? Vai ķīnieši pie vainas, vai krievi pie vainas, vai vienkārši mits? To uzzināsiet šī video. Tādēļ, kā mūsu Robijs saka, sasmērē tās siermaizītes ar melno tēju un maucam. Iet. Baigi burbulīši. Tas gan jā, bet tie apstājās. Viņš uzsita. Jū. Jā, tas kaut kur aizbrauc. Ei, galīgi kā viņš gāja. Jū. Šo apgāja? Jā. Kan neturās virsū, iečikojiet. Bāk neturās virsū, viņi griežās. Ui, stārā? Jū. Mums būs viņa jāiestiprina kārtīgi. Pagai vēlreiz. Zāle. Ei, galīgi. Kā viņš iet, veči? Tumšs jau ārā ir palicis, bet kā viņš iet. Un bāk nokrita, ja kā jūs redzējāt, nu viņi nenokrita, bet viņi apgāzās un man viss kāja degviela, jūs redzat reko plankumu. Atvainojos, kad nenofilmējam šo procesu. Bet mēs piestiprinājām atpakaļ to bāku, mēs pielika reku kartonu tur apakšā. Un tagad, nu tīri normāli viņi tagad turās. Pēc tam mēs vēl kaut ko varbūt izdomās. Jo viņi tāpat kaut kā tā slidīgi ir, viņi var pakustināt, redz. Bet, nu, kaitāji, pagaidām. Nākamais plāns. Steigšu siks izpūtējs. Kā viņš ies. Viņš rītīgi pēc zāles pļāvējas. Nu, Mikiņ, kāpēc tev tā neiet? Tāpēc, jo man ar tevi zaibīs? Karoči veči updates. Mēs bāku pārvietojam lūk te aizmugurē, mums tieši trubiņa atļauj, kā redzat. Un visi čotka iet. Un mēs arī vēl biki izbrauc pāris apuļus. Nākamais, kas būs, varbūt steigšu siks izpūtējs. 100% būs bremzīts. Ja man būs nauda veči, tāpēc, kad nauda šeit tika iztērēta ļoti labi. Jā. 3 weeks later. Mēs esam dabūjuši šitādas te bremzes. Un mēs dabūjām bikīt ar papisties. Caurums bija pa maz, mēs izurbām. Nu, tur ļoti interesanti gāja. Nu, jā, bet ir. Un mēs pārvietos vēl šitos te blociņus. Šitos uz augšu, lai, nu, pie riepsušas karās klāt, lai savādāk. Tad mēs spieķos nebremzēs. Un tad mēs vēl trosas atvilks līdz te augšai. Un man vēl jādabūja te, kur es uzliks bremzes to kloķi. Nu, kas te iet. Tā kā šīs, bet tajā pusē. Karoči. Ko es esmu izdarījis? Neko daudz. Es bišķīt paregulēju karburātoru, čoku atvēru.
Viņš bija iepriekš aizvērts un es mēģināju piedarbināt. Un, jā, nu, par to nerunāsim. Mēs esam piestiprinājuši pedāļus, jo pedāļi vienkārši mums nav tagad vajadzīgi, nav otrs ķēdes. Šitē ar to, kam bija izpūtēja, jā, tur to gabalu pielika vienkārši klāt un tagad pedāls nekustās. Mums dažas lietas jau ir notikušas, kaut kas jau paspēja saplīst, zināt, tā kā ķīnietis jau. Šitas te metāļš vienkārši, kas sajūga apstādina no tā, ka viņš izlec ārā. Tas vienkārši nokrist nost, tā visa skrūna, nezinu, kāpēc tā skrūna nebija pievilkta, tagad tas pievilktas un atlicis apakaļ. Un, jā, un pats galvenais, bremzes beidzot, ja. Kā redzat, es pats viņus uzliku visu šito aborigēnu. Karoči, šāds. Strādājam. Not. Un darbinam klāt. Jā, iet jau, iet. Bet viena no problēmām šobrīd svets nebija kārtīgi pieskrūvēt. Un vēl viena lieta, kas mums būs tagad jāizdara, ir jāpieskrūvē bišķīt vāks. Varbūt jūs pat pēc audio no video var dzirdēt, kad bišķīt vāks nav pieskrūvēts līdz galam, šauj garām. Bet ir tā, ar to blīvu, ja es vienreiz pievelku viņu, otrais es viņu pievilkt nevarēs, tāpēc, ka blīvu paliks arī tādā formā, kāda viņi nav nekāda gumija. Bet pagaidām es vēl vienu līkumu izmetīšu. Davai. Kamēr pedāls vēl turās vietā.
sajūgi atmēs strādāju. Tāpat noslāpēji. Ko mēs darām? Progress. Progress. Mopiņ. Pedāļi nekustās. Ko vēl? Vairāk eļļa netakara. Pasvec, jā. Vāksta nav joprojām pieskrūvēts, tāpēc, ka nepareizās mucīs ir atvests. Paldies, Rūd. Jā, mans velomopēds pat tiešām bija gatavs un gāja labāk nekā jebkas cits, ar ko tolaik bija braucis. Bet, lai kārtīgi ietestētu savu jauno drapaku, es vēlējos ar to kaut kur netālu, ātri aizbraukt. Vēl nezinot, kādu kļūdu es ar šo domu pieļaušu. Un tā doma bija ātri no Vārvis aizšaut līdz Ventavām. 11 kilometri aptuveni. Neskaita te, ka iebrauc iekšā centrā. Labi, 10 kilometri aptuveni. Vienkārši ietestēt šo te aparātu. Bet redzat, kļūda nebija uz turienu aizbraukt. Kļūda bija, kad es tur aizbraucu un kā es braucu. Iedomājieties, rudens, novembris, ārā plus mīnus 11 grādi, smidzina lietus, pulkstenis aptuveni 5:30 vakarā, ārā tumsa. Un labākais ir tas, kad es šo nemaz neuzfilmēju. Diemžēl, tas būtu bijis kadrs. Bet es varu jums pastāstīt, kā apmēram viss notika. Tas izskatījās apmēram šādi. Ventavā ir ceļš, māja, te ir veikals. Tas ceļš iet apmēram tā. Es ar čomu braucam pa šo ceļu, braucam te iet vēl viens ceļš. Mēs tā forši braucam, viņš uzgāzē, es arī uzgāzēju, mēs ritīgi tā aiziet. Un tad reku ir ceļš un rekur ir guļošais. Un es ritīgi iedevu ručkā. Un kā jau pat tums braucot, es tikai pēdējā brīdī ievēroju to guļošo. Jo guļošajam ir atstarotāji. Manam čomam bija fanāri mocim. Un tikai dēļ tiem es ieraudzīju to guļošo. Es vēl stabus ieraudzīju malā. Bet ko es gribēju jūs izdarīt, ir pievērsiet uzmanību šitai šaurajai grantī, kas ir blakām ceļam. Šis ir grāvs, šī biezā līnija ir maza grants, pa kuru es varēju apbraukt šo guļošo, bet tad, kad es viņu ieraudzīju un gribēju apbraukt viņu, es braucu un guess what? Es iebraucu bedrē. Kur nebija maza bedra? Viņa bija diezgan tāda paliela. Tā kā iedomājieties, ja šitāds riteņa rats jums iet bedrē šitādā, ja? Jums ir reāli Watch your profanity. Un kas notika, bija tas, kad es pirmām kārtām nereāli palecos, otrām kārtām dakša vienkārši iegāja uz iekšu, stūre pagāja uz priekšu, un es dēļ šī debīlā dizaina, kas man bija izdomāts priekš šo riteni, velomopēdu, teikšu tā, sāku nesties. Šitas notika. Jūs zināt, kad močiem šitas notiek, ko viņi dara? Neko. Tad, kad šitas močiem sākās, tu neko nevar izdarīt uz 200 km/h, un šis pat negāja 200, viņš gāja 26, un es neko nevarēju izdarīt. Es iespiedu sajūgu, es uzspiedu bremzi, nekas. Es noliku vēl kāju pie zemes, arī nekas, es jau projām nesos, un vēl vairāk. Man liekas, kļūda bija tā, ka es spiedu aizmugurēju uz bremzi, vajadzēja vienkārši sajūgu iespiest. Jā, kā jau teicu, kas notika, es palecos, stūru uz priekšu, dakšu uz iekšu, un zirgs gar zemi, un pats gar zemi. This is number one bullshit. Bļeks, jā. Es nokritu. Tad mēs aizstūmāmies līdz vienai vietiņai. Es bikīt apsēdos, iečiloju, adrenalīns pazuda, sāk sāpēt visas maliņas, es biju atsits alkoņus un biju atsits zodu, ļoti sāpēja. Jā, un tad es domāju, kā lai es tagad tieku mājās? Bikīts salocījās. Atlocīt gan apakaļ nevarēs. Tas rāms ir viss jāmet ārā. Tu redzi? Protams, tas metāls ir plāns. Viņš tā papīši. Tā piedarbināt jau varētu.
Bet aizbraukt nekur es īsti nevaru tagad. Būs jābrauc ar šito. Nu, tad es savējo rīģi jau aizstūmu uz vienu garāžu, pie viena cilvēka. Mēs iegājām tur iekšā. Pavilkām bišķīt, dakšu uz āru atpakaļ. Noskrūvējām dubulbleķi, tāpēc, ka dubulbleķis skārās pret šo apakšējo būmu, kā arī pie man izpūtēja, viņš skārās klāt. Un tāpēc mēs vienkārši to noskrūvējām un es varēju mierīgi braukt. Nu, tad es ar ieplīsušu rāmi, nakts vidū, lietus laikā. Jā, atgādinu, šitas notika lietus laikā. Es braucu atpakaļ pa tumsu uz vāru. Vienīgā gaisma, kas man bija priekšā, bija mana čoma aizmugurējais fanārs. Nu labi, viņam arī, protams, deg lukturs uz šoseis. Nu, pa lielam bišķīt arī redzēju viņējos, bet, nu, kā lietas lītā huiņā kaut ko var saprast, visu laiku lietas ūdens acīs lidoja. Es braucu pa šosei pēc tam. Es no sākuma pa Grantu aizbraucu līdz Ventavai, bet, nu, es braucu pa šosei. Es gribēju ātrāk mājās tikt. Man pofik bija. Lietas labi ir. Ātrāk mājās. Es negribu palikt Ventavā ar tādām sāpēm. Es domāju reāli, ka es netikšu atpakaļ līdz Vārvei. Šā rāms pārlūzīs kaut kur uz ceļa. Es galīgi izlīmēšos līdz galam. Un galu galā aizbraukt atpakaļ līdz Vārvei. Nakts vidū. Pa lietu. Izdevās. Rāms pārlūz. Atlocīja atpakaļ. Noņem tu sūtu dubulbleķi. Un atbrauc atpakaļ. Bikīt, esmu sasities. Bet mēs ir Vārvi. Vārvi! 2000 years later. Rāms uz mums ir padevies. Das is not good. Labi, motoram vismaz viss kārtībā no to kritienu bija. Nav svarīgi. Tieši tā. Es mēģināšu ielikt šajā riteņa rāmī iekšā to motoru. Kāpēc? Tūlīt izskaidrošu. Tad, nu, zin kā, tuvojās ziema. Nu, ziniet, ir jau ārā cilvēki ar behām, kur pat uz mazāko sniegu jau slidins līp. Šis riteņa rāms ir tāds zems, un ar viņu varētu tā forši padriftot. Es zinu, ka tas arī izklausās bīstam, un tas arī ir, tāpēc, ka man ir nulle fucking pieredzes ar to, bet tāpēc mēs mācīsimies. Un vienkārši no projekta ventiņas tiks izņemts motors ārā un ielikts šajā rāmī. Bet mums ir tik un tā dažas problēmas. Pirmām kārtām šis ritens ir beigts. What the hell? Tātad tas uz ārā, ārā, un mēs, ja jūs atceraties šo riteni no maniem agrējiem YouTube laikiem, kurš vēl ļoti labi strādā, ļoti labs ritens tas man ir bijis, bet man būs no viņa jāpaņem šis aizmugurējais rats un jāieliek šeit. Tā kā jā, būs jāziedo šis ritens, motors arī jāpaskatās, kā mēs viņu varētu tur iebāzt un jā, sačurnīs. Nu, karoči, šis ir tāds projekts ventiņa, tā kā sidequest, jā, nu, zināt, kas sidequest, tagad, nu, blakus misija, jā. Jo vienkārši man vajag kaut ko pa ziemu, ar ko es varu tam iemest slīpi, un ņemot vērā, ka man šis rāms ir saplīs, un kad es varu jebkurā brīdī arī nomaukties ar viņu, ņemot vērā to, ka viņš ir augsts. Tā kā man tur ir pietiekami bench tikai tam, lai mēs varētu iztestēt, vai šis man motors strādās uz šo velosipēdu, nevis uz šo izturīgo PSRS rāmu. Un tādēļ mēs šeit pat manā pagrabā visu šito darīsim. Komplekt. Es nesaprotu, kā no asma nonāc viss tas dans nost. Iesprūdz bija. Kā vispār man tas rāms salūz? Viņš ir tāds pats kā ķīnietis, viņš nav, tur galīgi nesakars būs, ja tu padomās, ka tas ir padomu laika rāms, tāpēc, ka tas tomēr ir turistu rāms. Viņš ir... Viņš ir taisīts, lai viņš būtu viegls, lai viņš viegli ripot, un tajā pašā laikā tas nozīmē, ka tās trūks nemaz nav pildīts. Un jā, mūsu drift braucamajam bremzes nebūs. Nu, kā es pieliks ar bremzes uz mazāk ratu nekā te vajadzīgs. Vai? Kā tad tagad noņemt to rietu? Tā. Ej, tu
Es laikam atradu problēmu. Re, kur ir šī te riteņa as. Es nesaprotu, kādā veidā tas vispār ir iespējams as vienkārši trš. Nu, nu. Šī tāda gadījuma es pirmoreiz redzu. Riepi galīgi sasprāgājusi, bet kārtībā te visa rumba ir. Vienkārši problēma jau ir tā, kad asi beigt. Danzim viss ir kārtībā. Man te elektrība arī pa laikam noraustās, tas viss normāli. Un bremzes arī mums šitās būs jānoņem. Visi jānoņem, bremzes nevajag, neko nevajag. Pierādzi, nāc ārā. Tāds, kāpēc es ņem visi pedāļus nost un ķēdi? Tas taki ir ritens. Ja tu pačul mani 200 eiro motors. Es tikko attapos, es te skaļi runāju pats ar saviem praktiski. Ja ieroju. Es nemaz nevarēšu. Varbūt, ka varētu. Galvenais ir neapraut to skrūvu. Es tikai vīteni izādīju. Tā, tu skrūvu. Ok. Pie ķēdes mēs vēl atgriezīsimies. Tagad es pedāļus noņems nost. Ja, bet Daņ, tev tak nebūs, kur kājas likt. Vecīt, es paņemšu te, uzlikšu armatūru un viss būs ideāli. Viņiem visiem ir tas sūds. Es ir pedāļus noņemt, bet viņiem visiem ir tā viena tā ka es nevaru muciņu savējo biezo ielikt priekšā. Ko tad tu ir paņēmis? Tā ir tā plaukšana. Ieradušies tā rova. Spēki, jā. Viņi kā jau dzirdēja, kā tas sprādēs. Šītas te nederēja, pedāļus es nevaru noņemt. Tagad, ja es domāju, būs kaut kāds cits veids, kā viņu noņemt. Jā. Ir! Jūs redzat šitu? Вот это пиздец. Skatās. Pam! Jūs redzat šitā? Šitas ir The next day. Nu ko? Mēs, karoči, nenormālīgi, es domāju, un es ar to domāju, nenormālīgi mocījāmies dabūt nost pedāļus. Mēs ne tikai, kā redzat, zāģējām, mēs sitām, no sākuma ar āmuru, pēc tam kaut kā trūbu šito, pēc tam mēs cirvu beigās, tā tikai dabūju šito nost, es nezinu, ar ko viņš bija tur ielīmēt. Mēs sit, nekā atnāk pareizais cilvēks un nafig, nolido nost. Kādas lietas iegāja šitā sūda zobrata noņemšanā. Čals pilnīgi pispārpis. Kā jau man liekas video sākumā es teicu, jūs atceraties šito riteni no maniem agrajiem YouTube laikiem, tad no šo riteni mēs noņems ratu un pieliks aizmugurē. Tuning tas saucās. Tas saucās, es gribu ziemā driftot. Jā. Nu, kakaini. Kas ir? Kā ir kakaini? Ko es gribu? Kā ir kakaini? Es nezinu, ka es filmēju. Kā ir kakaini? Tas ir, bet ir. Un trūpūt izlādēs esmu. Reku man pirksts asins, kad es pāršķīlu pēc tā pirkst. Saģot. Bikīt nīst, tomēr tā Tad šitā būs ok. Kur tu brauc? Tas ir mās ritens. Tā tev ģēs sanāk šitā pusē. Jā, šajā pusē. Riežos ar visu. Šitam ritenim arī aizmugurējiem ratām bija šitas bremzes sūds un nevarēja zobratu uzlikt. Kā zobratu vispār noņem? Viņam te viss aizsūbēs ciet, kur te viņam Jā, būs to pat kā tamā, bet ir.
Nē. Ir var izdarīt visu. Tas benzindāra maksa. Tas ir panni. Ka nav ko zirgs, ka nav ko darīt, brakti. O, es tā dienu dabūšu sēdēt. Tā kā laiciņu pasēdēt. 2-4. Nē, es aizmīkst lūdzu. Anduls ēterā. Anduls ēterā vien. Karoč, reku, motors. Bļaļ. Motors ir ārā. Kas bija? Atslēg nokrit. Bet zin, kur tajā visā bija problēma? Tas motors tajā rāmī nederēja. Diemžēl. Kas nozīmē, es ziemai nevienu drapaku neuztaisīju. Un tad jau nāca pavasars. Jā, ticiet vai nē, šis viss jau notika pagājušajā gadā. Un es domāju, labi, ir pavasarī, es sataisīšu šo drapaku. Es nopirkšu jaunu rāmu. Un jā, es paskatos SSā, te pat Ventspilī pa 80 eiro. Smuks ritens. Es nopērku. Es viņu dabūju uz vāru. Un es sāku likt kopā to drapaku. Un zini, kas ir? Man tiešām, man precīzi likās, ka tas motors tur derēs iekšā. Es visu trīs stūrs zinu tam bomim, tā forma, es to visu sarēķināju. Der. Bet trubas biezumu es galīgi neievēroju. Izrādījās, trubas diametrs bija kāds 3 reizes lielāks tam ritenim nekā kronšteins pie to motoru. Nopietni. Un jā, jūs tūlīt redzēsiet klipu par to, kā es vēl dziļāk par to runāju visu. Kur vēl vairāk, kā jūs domājat, var iebersties? Tas ir vienkārši nereāli, kā es esmu ieberzies tagad. Tā tad ir notikusi avārija, rāms salūzs. Man tā kā reāli ir tagad ieberziens, jo es esmu arī tagad nopircis rāmu par 80 eiro, kurā tas motors nedēr. Es uzlieku motoru kronšteinu virsū, saprotiet, ja? Un es, kad mēģinu pielikt apakšējo metālu pieskrūvēt, tur es nevaru nemaz līdz vītnei dabūt virsū uzgriezni. 5 rāmi riteņi. Nevienā no tiem vairs nedara motors. Vienā dara, bet tas ir salūsts. Tas ir tas, kas iepriekš bija. Un viņi nevar sataisīt. Jā, ko šādi pieļaut ir tiešām apbrīnojami. Kļūdas šeit šī projektā ir ļoti daudz. Sāksim ar pirmo. Rāmis bija ražots laikos, kad lietas labi kalpoja, bet tas tik un tā bija domāts turistu riteņa rāmis, kas nozīmē, kad viņš būs plāns, jo tad viņš ir viegls un labi ripo, nevis ar biezām, smagām trubām, lai viņi nesalaust kā kalnu riteni. Un tad ir otrā kļūda. Rāmim jau bija defekts. Es īstenībā šī video laikā vairākas reizes šo pieminēju, kad rāmim jau bija defekts, tad, kad es viņu salauzu. Bet es visu laiku griezu ārā, tāpēc, ka man jums jāpaskaidro, ko es ar to domāju. Ja jūs labi ieskatāties uz to rāmi, jūs varēsiet redzēt, ka tās trubas, kuras ir piemetināts pie dakša stiprinājuma, ir ieliektas uz leju, kas nozīmē, ka kāds paspēja ietriekties ar šo riteni kādā kārtīgā bedrē vai sienā jau pirms manis. Ja domājies, tev bija svaigs rāms un tu vienkārši, kur tu ietriecies? Tu viņu nomet no kalna to riteni? Tā kā, reāli kā? Nav nejausmas. Un es šo defektu nepamanīju. Tad ir trešā kļūda. Šī tāda mazāk kļūda, bet riteņa sēdeklis bija samērā augstu, kas nozīmē, ka smaguma centrs būs pārāk augsts priekš tās, stabilās braukšanas. Līdz ar to sasniedzot 40 km/h, vai arī zaudējot kontroli savos 26 km/h, es nezinu, kā es to dabūju gatavu. Riteņa stūri sāk kratīties uz sāniem, un ja tu viņu nenovaldi pareizi, tas gar zemi. Es atceros, es ar to braucamo izspiedu uz vienu ceļu, turpat vārvēju 47 km/h. 47 km/h, un tas ritenis sāk šito te darīt, pats no sevis. Tā kā nevis tā, ka es izbraucu caur bedri un šis sākās 26, bet uz 47, 42 jau, man liekas, sākās šis te ritenim. Tas bija ļoti štruntīgi. Un ceturtā lieta ir tā, ka kļūda bija ne tikai tas rāms, ko es izvēlējos priekš šī projekta, bet arī tajā, ka es esmu pats vainīgs. Es biju pārgalvīgs. Es braucu tumsā pa slapju ceļu, kuru nemaz tik labi nepazinu, un lūdzu, iznākums. Vainīgs. Un tad, ko es varu no šī visu secināt? Vienkārši neesiet tāds idiots kā es. Un viss būs kārtībā. Un tad jums droši vien tagad jautājums ir, ko tad es darīšu tālāk? Vai šīs ir epizožu beigas? Epizodu? Kā būtu pareizi teikt? Šī projekta beigas tās ir?
Nu, man jums būs pārsteigums, ticiet vai nē. Jā, es jau esmu paspējis kaut ko izdomāt. Tāpēc kā Dainis, kurš bija ļoti bēdīgs par savu ieberzienu, tagad teiktu. Nu tad jā, paldies, ka skatījāties šo 3. epizodu, kur man galīgi, vai 4. Es nezinu, cik daļās es šito sadalīšu. Kur man galīgi negāja. Šo projektu es nolikšu malā uz kādu laiciņu.